tiek plānota kārtēja afēra. Vakar tika paziņots, ka valstī piedarošie uzņēmumi Latvenergo un LVRTC plāno iegādāties TET un LMT daļas no Zviedriem. Jautājums, kāpēc ir nepieciešama nacionalizācija? No kurienes šie valsts uzņēmumi gūs līdzekļus, lai veiktu šo izpirkšanu, jo ir nepieciešams vismaz $500 miljārds eiro, iespējams pat vairāk. Neviens neko nezina, bet tiek parakstīta vienošanās. Jautājums, kurš pieņem šādu lēmumu? Kāpēc tas netika diskutēts Saeimā? Kāpēc deputāti neko nezina? Tikai presē parādās maza informācija. Izrādās, viss ir ārkārtīgi vienkārši, jo Latvenergo un LVRTC ir valsts uzņēmumi, bet viņi var brīvprātīgi un patstāvīgi pieņemt lēmumus, ko pērk un ko nepērk. Tātad valstī piedarošie uzņēmumi, tādi kā Latvenergo, kuri katru mēnesi sūta elektrības rēķinus Latvijas patērētājiem, Latvijas iedzīvotājiem, var tērēt naudu, cik grib. Un tagad peļņu nesošie uzņēmumi nonāks parādu jūgā, tāpat kā to ir izdarījusi Latvija. Latvijas ārējais parāds šogad sasniegs 21 miljārdu eiro. Mēs grimstam parādos gluži kā Titaniks. Un vēl pats interesantākais, paralēli tam valdības pārstāvi paziņo, ka iespējams tiek plānots kotēt akcijas biržā tieši šiem uzņēmumiem kā Latvenergo, Latvijas valsts meži un citiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tiek gatavota afēra par valsts naudu, aizņemto naudu, ko aizņemsies Latvenergo, tiks izpirkts TET un LMT, un tad to visu pārdos kam? Par kādu summu? Kāpēc to neviens nezina? Ja kāds kaut ko tādu gribētu darīt, tad ir nepieciešams parlamenta atbalsts. Bez parlamenta atbalsta tas nav iespējams, jo likums skaidri pasaka, ka, piemēram, Latvenergo un Latvijas valsts mežus un cits uzņēmums nemaz nevar privatizēt. Es uzskatu, ka ir pienācis laiks rīkoties. Šī esošā vara vairs nav tā, kurai var uzticēties, un tieši tāpēc partija Latvija pirmajā vietā uzsāks parakstu vākšanu, lai notiktu referendums pret valsts uzņēmumu pārdošanu. Un mūsu priekšlikums būs grozīt satversmi un ierakstīt satversmē, kuri uzņēmumi nevar tikt privatizēti. Jo šodien, pat ja likums nosaka, ka uzņēmums nevar privatizēt, tad ar vienkāršu balsu vairākumu ir iespējams mainīt likumu un visu ātri pārdot. Un tas nav pieņemami. Un tieši tāpēc es aicinu visu Latvijas tautu celties kājās un izdarīt visu, lai šie vērtīgie tautai piedarošie uzņēmumi, tādi kā Latvenergo, Latvijas valsts meži, nenonāktu kādu nezināmu pircēju rokās. Es aicinu rīkoties, mums laika ir palicis ļoti maz, jo esošā vara, kuras reitings samazinās un kuri noteikti, ka netiks vairs pārvēlēti pēc gada nākamajās vēlēšanās, iespējams izdarīs visu, lai šos uzņēmumus pārdot. Tā kā mēs varam to apstādināt, ir nepieciešams referendums.